Labs rīts, neticami jau maijs. Lieliskais ziedonis tūliņ mūs ieraus savā burvībā. Šādās jaukās priekšnojautās esam sagatavojuši mūsu šīs dienas raidījumu. Šodien raidījumā skatieties, cik ilgi dzīvnieki izlēsā mazuļus, kāpēc tīteri un zosis mēdz uzbrukt, kādā gadījumā tiek pārkāptas mīluļa tiesības, vai kucēnam tīrīt zobus. Kā ir mosties ar lielisku čivinātāju treļļiem? To šodien noskaidrosim viesojoties kādas radošas kundzes mājās. Kādā Liepājas namā pie pašas jūras dzīvo divi mazi čivinātāji, kanāriju putniņi Dace un Raimis, kuri savu saimnieci modina līdz ar pirmajiem saules stariem. Viens ir gaišā dzeltenā ir meitene un tumšākais ir puika. Un meitene manuprāt, vai no 2005. vai 2006. gadā uzdāvināja vārdienā. Tad pēc tam man likās, ka tai meitenītei vienai pašai garlaicīgi, ka vajag kādu sarunu biedru. Un otrs putniņš, tumšākais puika, tas jau ir Liepājā no veikala. Man vispār tāda pašai iegājusies vairākus gadus tradīcijas jau no tādiem agrākiem laikiem, kad kaut ko iegādājos, es paskatos kalendārā, kas svin tajā dienā vārdienu, kāds vārds ir ierakstīts, un tad parasti šo lielo lietu, piemēram, veļas mašīnu vai plīti vai kādu dzīvnieku nosauc tajā vārdā. Un tad puiku, kad es iegādājos, tad kalendārā bija vārds Raimonds, un tas man ir Raimis. Meitene par cik vārdienā droši vien, tad viņa man vārdu māsa Dace varētu būt. Jautrie kanāriju putniņi jau ir senioru gados, taču tas netraucē baudīt dzīvi un doties nelielās ekspedīcijās. Meitenīte ir tāda ziņkārīgāka, tā ir arī pati pamanījusies, kad ir kāda spraudziņa, vai viņa ir noķērusi momentu, kad tiek mainīts ūdens vai tīrīts būris, viņa ir izlidojusi ārā. Puika ir nedaudz bailīgāks. Tas tāpat tik aktīvi neraujās brīvībā. Tad, kad viņam ļoti patīk, ir sapatikusies meitene, tad viņš viņai dzied dziesmas priekšā, lai kaut kā viņu valdzinātu. Un puika dzied arī, ja ieslēdz mūziku, tad puika sāk līdzi dziedāt, vai arī vēl viņam ļoti patīk putekļu sūcējs. Tā kā tīrot mājas, to var darīt kanāriju putniņu dziedāšanas pavadījumā. Saldajam pārītim regulāri atlido kāds pēcnācējs. Kad Dacīte perē, tad uz olām sēž nekustīga kā mūmija veselas 2 nedēļas. Savukārt papus rūpējas par to, lai jaunā māmiņa būtu pabarota un padzirdīta. Šim te pārītim ir bijuši kādi 3 metieni ar cālīšiem maziem, un tad vienu brīdi man bija 4 putniņi, kas dzīvoja pie tādi lieli jau pieauguši putni, un bija kaut kā tā kombinācija bija sanākusi, ka vienā būrī bija puika ar 2 meitenēm. Un tad patiesībā tur varēja novērot visas tās pašas drāmas, kas dzīvē mēdz būt šādos mīlas trīsstūros, kā 2 dāmas bija greizsirdīgas viena uz otru un kā viņas mēģināja iekarot šī te viena putniņa dziedātāja uzmanību. Perēšanas laikam sākoties, līdera pozīciju iekarojusi Dacīte ieņēma vienīgo līgzdu, taču otra dāma kautrīgi ieritinājās barotavā. Tad, kad es viņus izšķīru, tad otrādi patiesībā tā kauslīgā bija ligzdā un abižotā bija barotavā. Un tad, kad es viņus izšķīru, tā ligzda ir plašāka un ērtāka, kā tam putniņam tur sēdēt. Tad viņi ieraudzīja, ka tur tā konkurenti no tās barotavas ir ārā. Tad neskatoties uz to, ka tur ir šauri un neērti, viņi tur iesēdās ļoti lepni, ka tagad es šī vietā sēžu un man nav neviens konkurents. Tā bija tāda pirmā reize, kad man likās, ka tas putniņš ar to savu mazo galviņu tur diez vai vispār kaut ko domā un saprot, un tad es domāju, domā un saprot laikam gan visu kaut ko. Dzīvespriecīgie čivinātāji ir uzticīgi savai saimniecei, tādēļ sveša auss skaistās pavasara dziesmas dzird vien tad, ja ļoti paveicas.
Cilvēki cenšas tīrīt zobus 2 reizes dienā, taču par savu suņu zobu veselību viņi aizmirst. Izrādās, regulāri higienas pasākumi jūsu 4-kājainim ir vitāli svarīgi. Veterinārārsti un suņu barības speciālisti konstatējuši, ka pat gādīgākie ķepaiņu saimnieki nevienmēr ir pietiekami informēti par savu mīluļa veselības problēmām. Lai pievērstu uzmanību suņu mutes veselībai, Pedigree kopā ar Latvijas labākajām veterinārijām klīnikām maijā rīkos suņu veselības mēnesi, kas ir īstais laiks, kad padomāt arī par pašu mazāko astaiņu zobiņu kopšanu. Mēs rūpējamies ģimenē diezgan daudz par saviem kucēniem, tāpēc, kad mēs jau no bērnības mēģinam pieridināt viņus pie lietas, kas ir diezgan svarīga, kā zobu kopšana. Pagaidām es dodu tikai graužamos. Bet tādas pulverīšus, ko bērni pie barības, var jau sākt arī dot. Ir tā, ka progresē tas zobakmens, viņš daudz ātrāk veidojās un pēc tam likt narkozē un tīrīt zobus. Tā kā īsti negribas, tāpēc labāk no bērnības to visu sākt. Kucēnu zobu tīrīšana sevī ietver galveno uzdevumu – pozitīva refleksa izstrādi. Sākotnēji es iesaku izmantot kaut vai mīkstu salvetīti, ar kuru vienkārši maigām kustībām jūs pilnīgi neko neizmantojot, izbraucat cauri kaut vai mutes dobumam. Jau tas vien, ka kucēns būs nosēdējis kaut vai minūtīti un ļāvis šo te procedūru darīt, vienkārši šo te maigo salvetīti, jau būs ļoti, ļoti pozitīvs rezultāts, un viņam noteikti par to būtu jāsaņem kārums. Šī ir speciāli izstrādāti mutes dobumu higiēnai domātie tādi kā kārumi, kurš pirmkārt veido pozitīvu saikni ar īpašnieku. Mēs viņu iesakam dot pēc zobu tīrīšanas vai katru dienu vienu kauliņu dienā, kurš tad samazina šī te zoba aplikuma un zobakmens veidošanās risku. Praktiski tas ir pasaulē vienīgais pierādītais, ļoti efektīvais līdzeklis, kurš kavē pat par 80% mutes dobumu šī zobakmens aplikuma veidošanos. Zobu aplikums veidojas no barības atliekām, kas pēc ēšanas paliek mutes dobumā un kalcificējas. Lai no zobu tīrīšanas būtu kāds efekts, tas ir jādara vismaz 3 reizes nedēļā. Tīrīšanas procesam vajadzētu būt priekš dzīvnieka tādam patīkamam, nekādā gadījumā nevajadzētu darīt to ļoti stipri berzējot, bet tomēr vajadzētu aptvert tīrīšanas procesā katru to zobiņu. Tikai tad, kad kucēns jau pilnībā pieradis pie zobu kopšanas procedūras, salvetīti vai uzgali var nomainīt pret speciālu suņiem paredzētu zobu birsti. Tuvojoties māmiņdienai, viesojāmies zoodārzā, lai noskaidrotu interesantāko par dažādu dzīvnieku un putnu gaidībām. Mēs visi zinām, cik ilgi mātes puncī attīstās cilvēkbērns. Tie ir 9 mēneši. Taču dzīvnieku pasaulē mazuļa attīstības laiks ne visiem ir līdzvērtīgs. Lielai daļai šis attīstības process notiek daudz ātrāk. Piemēram, pelēm tas notiek 2 nedēļās. Visilgākais process notiek 22 mēnešus, tas ir zilonim. Tātad gandrīz 2 gadus mazais zilonēns attīstās mātes ķermenī. Žirafēm grūsnības periods ilgst 14–15 mēnešus, mazulis piedzimst apmēram 50–60 kg smags. Turklāt mazulis dzimst nevis mātei guļot, bet gan stāvot vai pat ejot. Vienkārši viņš piedzimst un tad viņš krīt no 2 metru augstuma. Lielai daļai saules dzīvnieku piemīt tā saucamais latentais periods. Stirnām riests, pamata riests notiek apmēram jūlijā, bet savukārt pēcriests notiek ziemā. Bet mazuļi abos 2 gadījumos dzimst vienā laikā. Tas nozīmē, ka šis periods no jūlija līdz apmēram Ziemassvētkiem ir latentais periods, kad mazulis ir izveidojies, pirmās šūnu dalīšanās ir notikusi, un pēc tam process ir apstājies. Arī dzīvnieku māmiņas gatavojas mazuļa nākšanai pasaulē. Īpaši tas raksturīgs ligztguļiem.
Tie būvē vai nu dažādas līgstas, vai nu būvē dažādas migas, kaut kādā klusākā nostūrī, kaut ko tādu. Lai varētu šos te mazuļus dzemdēt un lai varētu pēc tam rūpēties par viņiem. Degunragu putniem dobumā māma sadēja olas un tēvs viņu iemūrē iekšā. Atstāja tikai mazu spraudziņu, pa kuru baro to māti. Ja tēvs aiziet bojā, nu tad tur tas viss beidzās ļoti bēdīgi. Viena no interesantākajiem vecākiem ir ķēnguri, jo var gadīties tā, ka viens ķēngurēns sēž somā, otrs ķēngurēns sēž mātes puncī, bet trešais jau ir padomā. Tas nozīmē, ka notikusi ir apaugļošanās, mazulis ir tā kā sācis pirmo attīstības posmu. Ir izveidojušās 85 šūnas, jeb blastulācija, un viss. Process ir apstājies. Gaida brīvu vietu, kad varēs notikt attīstība tālāk. Tad viņš, kad ir piedzimis, tad vienkārši pats rāpjās pa mātes ķermeni cauri visiem biezajiem mežiem, tas ir mātes kažokam, un tad ierāpjas mātes somā. Tur pieķerās pie zīdekļa, un tad jau attīstība notiek 6-7 mēnešus. Un tad beidzot tas mazulis ir tik liels, ka viņš var nākt ārā no mātes somas un sākt jau pastāvīgas dzīves gaitas. Bet līdz tām laikam viņš ir pilnībā atkarīgs no mātes. Taču ne visas dzīvnieku māmiņas ir apzinīgas. Rāpuļiem mātišķās jūtas nav tik izteiktas, tādēļ vairumā gadījumu mazuļi tiek palaisti brīvsolī tūliņ pēc dzimšanas. Savukārt putnu pasaulē galvenais un sarežģītākais mātes pienākums ir olas dēšana. Piemēram, nelidojošajam Jaunzēlandes putnam kivi, tā ola aizņem gandrīz vai visu mātes ķermeni. Un tādu milzeni izspiest ārā, tur tiešām ir jābūt mātei varonei. Ir dažas putnu sugas, kur olu perēšanu uzņemas tēvs. Savukārt māte izdējusi olas un pēc tam saka čau, tagad manas darbības ir beigušās un es lidoju projām. Mums tik līdzīgo pērtiķa veidīgo vidū mātes rūpes pirmos dzīves mēnešus ir galvenais mazuļa balsts. Tādēļ saikne starp māmiņu un bērnu saglabājas visas dzīves garumā. Turpmāk raidījumā skatieties, kāpēc tītari un zosis mēdz uzbrukt. Turpmāk raidījumā skatieties, kāpēc tītari un zosis mēdz uzbrukt. Atradīsies nemazums pilsētnieku, kuriem ir zināma trauma, viesojoties laukos un saskaroties ar agresīviem mājputniem. Putnu pasaule mūs priecē ar savu krāšņumu un daudzveidību, taču dažas mājas putnu sugas pret cilvēkiem un pat citiem sugas brāļiem izturas ar lielu neiecietību. Lauku sētas kalnāji putnu dārza saimnieks Indulis Vicinskis atzīst, ka 6 gadu laikā saskāries ar nevienu agresīvu čivinātāju. Tītars ir agresīvs. Man bija vecais tītartēs, te nevarēja sētā parādīties. Kas tur parādījās iekšā, tam viņš uzkrīt virsū. Tā kā viņš krīt virsū. Un kārtīgi krīt virsū. Nav tā kā pa biškam. Bet viņš vairs nav un tas nekrīt. Šitas varbūt arī būs, nezinu. Mēs jau viņu pamet malā, mēs jau bija pieraduši, mēs zinājām. Padzina malā. Tāpēc jau viena nekad nelaiž iekšā. Katrai putnu sugai ir savas īpatnības un temperaments. Tādēļ nezinātājam nevajadzētu būt pārdrošam un cerēt uz pozitīvu kontaktu. Īpaši agresīvi ir cīņas putni, piemēram, cīņas gailis. Lai gan cilvēkiem drošsirdis uzbrūk reti, jāuzmana pārējie dārza iemītnieki. Zelt, ne, bet dimanta fazāns, tas sit mātnost, kā ir riest laiks. Jašķir jau nos, nevar jau viņu turēt. Tāpat tās fazāna māte ir jāšķir nost, lai nenosist māti, viņi jānošķir, nevar turēt kopā. Gluži kā visi vecāki, arī putni cenšas aizsargāt savus mazuļus no briesmām. Tādēļ lauku sētas viesim vajadzētu respektēt putnu dzīves ritmu un mazuļu šķilšanās laikā klāt neiet. Zostēvišs sargāja savus zoslēns, tas tā bija, bet vairāk arī ne. No visiem jau jāuzmanās. Tāpat tas zoska dēja vai pīlu dēja, viņi jau krīt rokās, tā jau nav. Bet nav jau tik traki, ka cilvēki noēd. Viņi jau nenoēd. Viņš tik ieknieb.
Saimniecības īpašnieks stāsta, ka no putniem nedrīkst baidīties, jo dzīvnieks šīs negācijas jūt un attiecīgi reaģē. Taču pret tiem lidotājiem, kuriem patīk ieķerties biksēs vai dusmās pavicināt spārnus, piemēram, tīteriem un zosīm, labāk izturēties ar piesardzību un bez vajadzības klāt neiet. Šķiet, mazs suns daru ar viņu, ko gribu. Tā nu gluži nav. Pastāv zināmi normatīvi, kas aizsargā mīļu pamatvajadzību piepildīšanu. Gluži kā cilvēkiem, arī mūsu četrkājainajiem draugiem ir savas tiesības. Labturības prasības mājas un lauksaimniecības dzīvnieku turēšanā fiksētas ministru kabineta noteikumos. Tātad dzīvnieku labturība nozīmē dzīvnieka turēšanu atbilstoši viņa fizioloģiskajām, psiholoģiskajām vajadzībām. Labturības izpratne ir lielākas problēmas, jo šeit mums vairāk vai mazāk parādās subjektīvā izpratne, kā dzīvnieku vajadzētu turēt. Un savukārt otra izpratne ir tā, kas ir iekļaut normatīvajos aktos. Un šī otra daļa ir tā, ko vērtēs pārtikas un veterinārais dienests, atbraucot uz notikumu vietu. Ja rodas aizdomas, ka ķepainis netiek turēts atbilstoši normām, pirmais, kas būtu jādara, ir jāpārliecinās, vai šīs aizdomas par labturības pārkāpumu ir pamatotas. Jā, tiešām pēc normatīviem aktiem redzam, ka nav ievērotas pat tās minimālās prasības, tad pirmais, ko vajadzētu darīt, ir runāt ar dzīvnieku īpašnieku un mēģināt viņu pārliecināt, ka dzīvnieks tiek turēts neatbilstoši. Ja tomēr tas neizdodas, tad nākamais posms ir konsultēties ar dzīvnieku aizsardzības organizācijām, kurām ir pieredze šādos gadījumos. Ja situācija nav atrisināma neiesaistot atbildīgās iestādes, par pārkāpumu jāziņo pārtikas un veterinārajiem dienestam. Biežākie pārkāpumi ir tādi, ka netiek nodrošināta dzīvnieku aprūpe, pilnvērtīga ēdināšana, dzirdināšana, un tam pašam sunim arī ir noteikts, ka jāved ir vismaz dienā 3 minūšu pastaigā. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis tādu gadījumu skaits, kad dzīvnieku īpašnieks nevar nodrošināt savu slimā dzīvnieku ārstēšanu. Pārējos gadījumos ar katru gadu pieaug tā tendence, kad mēs saņemam sūdzības, kad cilvēki ar šo sūdzību pamatu un ar dzīvnieku starpniecību grib atrisināt savus kaimiņu nesaprašanās problēmas. Saņemtās sūdzības par labturības normu pārkāpumiem, kas saistīti ar mājas dzīvnieku turēšanu, katru gadu pieaug. Taču aptuveni trešdaļa no tām ir pamatotas. Tātad attiecībā uz lauksaimniecības dzīvniekiem ir vairāki ministru kabineta noteikumi. Tieši ir vispārīgās lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības, un tad ir konkrētas prasības arī pa sugām dzīvnieku. Topa sūdzības ir ziemā, kad ierauga cilvēki, kad ārā dzīvnieki atrodas, tie ir lielopi vai tie ir zirgi, ja sniegā, ja ārā. Pie fermām kaut kur, tad tas ir viens no topa sūdzībām. Viena daļa arī sūdzības ir nepamatotas, jo ir pilsētnieki, ir cilvēki ar tādu no veciem laikiem domāšanu. Viņi domā, ka tam lopam ir labāk kūtī, siltā kūtī atrasties un nedod Dievs viņš tur sniegā un pastaigājas. Tīri fizioloģiski tam dzīvniekam ziemas sals ir mazāk kaitīgs nekā vasaras karstums. Par dzīvnieka labturības prasību pārkāpumu var ziņot gan telefoniski, gan ar iesniegumu, un inspektoram uz šīm sūdzībām ir jārēģē. NPA, jeb nerimstošs prieka avots. Tā dzīvespriecīgo suņu meiteni Dženu dēvē saimniece Anita. Pagājuši vien nepilni 2 mēneši kopš dāmas laimīgi satikās patversmē dzīvnieku draugs, taču abas jau pārbaudījuši savu uzticību viena otrai. Es jau biju ar viņu ļoti daudz pa mežu staigājusi, bet sestdienas vakarā viņa ir ļoti tāda, varētu teikt, nevis agresīva, bet diezgan tāda uzbrukoša. Citiem suņiem viņa spēlējas tā diezgan tā. To jau man patversmē pateica viņa saudžumāte Žeņa. Un tā arī bija viņa uz vienam lielākam sunim tā uzbāzīgi centās mesties virsū, un es viņu rāju. Un viņa no manis aizbēga. Un viņa ieraudzīja vēl kaut kur tālumā suņus, viņa šmerļa mežā Juglas virzienā aizbēga.
saimnieka tālruņa numurs dzīvnieka kaklasiksnā, čipēšana un datu ievadīšana reģistrā. Tās ir lietas, kas būtu jāievēro katram ķepaiņa saimniekam, lai brīdī, kad mīlulim izdevies noklīst vai pazust, viņš pēc iespējas ātrāk atgrieztos mājās. Un tad es atgriezos mājās, un tad es uzreiz, kad es sapratu, ka es viņu sasaukt nevaru, tad es meklēju ķepa LV, to dzīvnieku SOS, un tad es vairs neatceros, kur man pateica, lai es meklējot dzīvnieku policiju. Un ar meitas palīdzību, jo viņiem bija dženas fotogrāfijas, uzreiz tajā dzīvnieku policijā mēs ielikām, un es arī uzreiz jau visur mežā izkarināju paziņojums, ka viņi ir man pazudusi, aprakstus. Dzīvnieku policijas pieredze vēsta, ka tehnoloģija laikmetā cilvēki bieži vien nav gatavi vai pat nepieļauj iespēju, ka viņu mīlulis varētu pazust. Tieši tādēļ sludinājuma lapās pie pazudušiem dzīvniekiem atrodami tik daudz ziņojumi bez pievienota foto. Taču tieši ķepaiņa foto uzņēmums pilnā augumā ir vislabākais veids, kā pavēstīt citiem par notikušo nelaimi. Caur šo portālu viņi strādā arī ar citiem portāliem, un visur tiks suņa fotogrāfija un tas sludinājums izlikts. Un tad man jau svētdienas vakarā sāk pienākt pēcpusdienā zvani. Ja? Man cilvēki zvanīja, kas viņu bija redzējuši, un citiem izlikās, ka viņu ir redzējuši, un kuri ir redzējuši, un vai kopā ar kādiem cilvēkiem. Tāda sajūta bija, ka paziņas zvana, un ka viss pasaule zina, ka man ir pazudis suns. Un tad es jau svētdienas vakarā biju daudz maz mierīgāk, jo es zināju, ka viņa nav sabraukta, ja? Un ka viņa nav kaut kur nesalst mežā, bet ka viņa cilvēki ir paņēmuši. Un Sanda un viņas māmiņa un brālīts bija paņēmuši viņu pie sevis, un 2 diennakts viņi turēja to manu sunīti. Un tad, kad viņi internetā pārliecinājās pēc fotogrāfijas, ja, ka tas varētu būt tieši mans sunīts, tad viņa man zvanīja pirmdienā, priekšpusdienā uz darbu, un tad es sapratu, ka tas ir mans sunīts. Un svētdienas vakarā mēs ar puteni bridām no Juglas 3 ar kājām uz mājām. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83, maksa 1 lats. Paldies par kopīgi pavadīto jauko pusstundu. Joprojām sazināmies ar jums Twitterī un mailā, bet tikmēr novēlam jums veiksmīgu brīvdienas turpinājumu un, protams, visu nākamo nedēļu un uz tikšanos ierastajā laikā. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, kā dzīvnieki pareģo laikapstākļus. Neesi vienaldzīgs. Palīdzi dzīvniekiem, izmantojot portālu www.dzīvnieku policija LV.